This is Oli Basket. Čau! Mans vārds ir Ants Sandsbergs, un tu skaties This is Oli Basket otrās sezonas otro sēriju. Daudz no jums noteikti domā, ka Latvijas izlases pirmajā spēlē nedaudz pietrūka intriga, taču pārliecinošā uzvara nekādi nebojāja līdzjutēju jomu. Ieraksti komentārā, kā tev patika Latvijas izlases otrā spēle pret Franciju, un noteikti uzspied like šim video un piesako Olibet Latvija YouTube kanālam. Tieši tāpat kā pagājušo gadu sarunāsimies ar iedzīvotājiem, intervēsim basketbolistus un izaicināsim viedokļu līderus. Bet tagad iekārtojamies ērtāk, paņemam kaut ko graužamu, jo mēs sākam! Vai joprojām tauta vienmēr zina labāk? Volejbola gadījumā tas neapstiprinājās. Noskaidrosim, vai tas tiešām tā ir, ja runa ir par basketbolu. Cik punktus Kristaps Porziņš sameta pasaules čempionāta basketbola spēlē pret Franciju? Nespēlē. Diemžēl. Nezināšu. Man liekas, viņš nespēlēja. 0. Nu, arī man tā liekas, ka nespēlē. Tā ir. No kāda materiāla tiks izgatavota 4. vietas medaļa pasaules čempionātā basketbolā? Bronzas. Alumīnijas. Es domāju, koks. Koks. Indonēzijas ozols. Šis būs labs. Kādēļ Andris Biedriņš neiemeta nevienu punktu spēlē pret Libānu? Sākšu ar jauno paudzi. Nezinu. Pieredzējusi paudzi? Droši vien tāpēc, ka nespēlēja. Es neatceros. Droši vien, ka iepriekšējais vakars bija grūts. Čau, Niklau, kā tu tagad ies? Čau, es vienkārši mīlu basīt. Mīlu basīt? Ok, kurš tās mīļākais Latvijas izlases spēlētājs? Nu, skaties, gribētu teikt Porziņš, bet es tā skatos, ka rekam viņš ir jāsaka palums. Nu labi, un no spēlējošiem? Visi? Kā, kurš visi? Tādu jautājumu uzdāt. Visi? Izklausās pēc tādu pārliecinātu fani klausies. Nu labi, kā tev patīk spēle pret Libānu? Īstenībā riktīgi grūti tieši šeit patās bija visu skatījos un ar katru reizi kādiem punktu vienkārši iet. Lai tev tas riktīgi. Vienā momentā vienkārši visu tupāk. Ok, un kā tu pats jūties par savām basketbola spējām? Par savām basketbola spējām. Es jūtos īstenībā bišķi ierūsējis, tamilās šas spēlējis basketbolu, bet tas bija tikai pusgadu. Tā kā, nu tā. Es nekad neesmu spēlējis basketbolu, bet es tev cik un tā izaicināju nedaudz man pākstīties. Pametāt bumbu, uzlūs 3 metieni, viens būs no groza apakšiņas, viens būs no soda metiena līnijas, kuras te nav. Jāiztēlojas, viens būs no 3-punktnieku līnijas, kuras arī te nav jāiztēlojas. Zaudētājiem 10 pumpīši. Ok, tā vajag malc vairāk. Ziet, malcu. Pēc šīs ļoti spraigās, ļoti ciešās rezultātiem sacensības. Es īstenībā jūtos ļoti labi. Man vienkārši patīk būt tādam dāsnam un ļaut arī citiem kādreiz uzvarēt. Es nevaru tikai visu laiku maukt un vinēt. Un tu biji tik maigs, tu pat negribēji vairogu aizskart ar bumbu, lai viņam nesāp. Es domāju, ko tad ir svētdiena, kāpēc lai viņš tur ciest tik daudz? Nu labi, tas ir ļoti jauki, jo tad varēs ciest tikai tu un uztaisīt mums 10 pumpīšus. Mierīgi.
Pirmā oficiālā basketbola spēle tika aizvadīta Springfields Universitātes sporta zālē 1892. gada 20. janvārī. Tajā piedalījās 9 spēlētāji. Mačs beidzās ar rezultātu 1-0, un vienīgais precīzais metiens grozā tika raidīts no 7,6 metru attāluma. Starp citu, laukums bija arī par pusi mazāks nekā mūsdienu NBA laukums. Bet to, kā ir mūsdienās, jūs jau labi zināt paši. Bet kā iet pasaules čempionātā basketbolā, to mēs tūlīt noskaidrosim. Čau, te Dairis Bartāns un sveiciens Latvijai. Pirmkārt, paldies liels par atbalstu. Mēs noteikti to jūtam un tas noteikti mums palīdz. Sajūtas ir ļoti labas. Daudziem varbūt ir pārsteigums, bet ne mums pašiem. Mēs jau šo pēdējo 2 gadu laikā zinām, cik labi mēs esam, cik labi mēs varam spēlēt. Un tas ir tieši tas, ko mēs šobrīd arī darām. Man liekas, ka pret Kanādu bija tā, ka tas spēles plāns un viss spēle kopumā ļoti, ļoti labi gāja. Problēma bija tā, ka mēs vienkārši tajā brīdī, kad viņi uztaisīja to mazo izrāvienu, mēs vienkārši salūzām. Tanāk, mēs redzējām, džekiem bija, ka tur rokas, galvas bišķi nokārās, un tajā momentā viņi aizgāja vēl vairāk priekšā, un tur atpakaļ jau vairs nevarēja tikt. Tur pretī vakar bija īstenībā diezgan līdzīga situācija, kur mēs varējām salūzt, bet nesalūzām. Gan uz soliņu no tajā brīdī tieši arī runāja džekiem, un jā, tieši to momentu pieminēja, ka mēs nekādā gadījumā nevaram nolaist rokas, galvas, jo vēl ir daudz laika priekšā, un tā arī bija kopš tā brīža arī sākām tā spēlēšanos. Tas jau, man liekas, tikai patīkam, ka tā latiņa ir tik augstu uzcelta un ka no mums gaida un sagaida tās uzvaras. Ja? Tā kā tas ir, acīm redzot, mēs ar savu spēli to esam nopelnījuši un pierādījuši, ka mēs varam būt, tās augstās latiņas cienīgi. Tā grūti, man liekas, ka tas diezgan līdzīgi bija abām komandām, jo mums bija svarīgi pēc iespējas, ilgāk būt spēlē. Ja, bet pareizi sakot, kad tuvojās tās beigas, būt tuvu rezultātām. Mēs zinājām, ka abās spēlēs tad mums būs iespēja. Jo man liekas, ka tas moments, ka gan franči, gan spāņi saprata, ka mēs varam zaudēt šodien, ja, un viņiem tas spiediens daudz lielāks nekā mums tajās spēlēs. Ja, tāpēc man liekas, ka tas bija tas moments, ja, ka tur spāņi arī pastāsta uz tablo 3 minūtes palikuši bļāviens neizšķirts. Ja, viņi jau bija gaidījuši, varbūt, ka mums jau tajā brīdī viss jau būs skaidrs. Tā kā tas, abās spēlēs tas bija tāds līdzīgs moments. Es tam pilnībā piekrītu. Ja neviens no labākajiem, tad es pat teiktu pats labākais. No Skariolo mutes tas tā tiešām tāds pieklājības frāzes, un viņš noteikti pats sevi uzskata par labāko. Noteikti. Tā kā mūs nesatrauc nekas. Viņiem ir labi garie, tiešām labi spēcīgi garie. Un ir viens mazais spēlētājs, kurš ir super ātrs. Tā kā to mēs šodien skatījāmies, jo viņus analizējām bišķiņ, bet kā jau katrā spēlē treneriem ir plāns gatavs, kā pret viņiem spēlēt, un īstenībā tas plāns arī visās spēlēs ir strādājis. Arī pret Kanādu, neskatoties to, ka mēs beigās diezgan daudz zaudējām, tas spēles plāns bija ļoti pareizs. Zin, kā mums tā, ja godīgi baigi nesanāk iziet ārā, jo mums, tā kā ārā sanāk pavadīt laiku, kas ir 4 soļi no viesnīcas līdz autobusam, un pēc tam 4 no autobusa līdz tu ieej arēnā iekšā. Tā kā, tad baigi arī, te īsti arī nav kur aiziet, lai teikt, ka tu varētu iziet ārā, pastaigāties kaut kur, ja tāds betona džungļi nedaudz. Un, tā kā, es teiktu, ka mēs spēlētāji noteikti neizjūtam to tik ļoti. Man liekas, ka Rodions ir pārliecinošs līderis šitie. Viņš pat šodien atkal nāca pusdienās, un tā kā pat atvēr, viņš gan īsti nebija nokavējis. Sorry, modinātājs nenoskanēja. Mums fizioterapeits Ānis, pirmkārt viņš ēd visu laiku, bet tagad jau viņš pirmais, kurš sūdzās, ka ir jau apnicis visu un gribās normāli karbonādīt iest. Tas labs jautājums. Nezinu, es domāju, ko Stoļānku visticamāk. Jaunajā TK Olibet sporta bāra teltī viss notiek, un viss notiek arī Indonēzijā, Filipīnās un Japānā. Sekojam līdz pasaules čempionātam basketbolā. Un tiekamies nākamajā This is Oli Basket sērijā.
Tas šodien arī viss. Volejbol! Volejbol!